Tad šeit mums viena no bojā gājušām saimēm. Redzam, mums viņi ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rāmi. Tātad jau pa plašu. Skatāmies. Barības krājumi it kā ir, bet bišu nav šajā vietā. Tātad biti šeit nav bijušas, kamols šeit nav atradies. Šeit mēs redzam kamolu. Kamols ir pavisam neliels. Redzam? Un pērus mēs redzam. Man grūti pateikt, vai tie ir rudenspēri. Tie ir rudenspēri. Nevis man grūti pateikt, bet es zinu, ka tie ir rudenspēri. Un kamols ir izveidojies tātad šeit tuvu viņiem. Bišu ir ārkārtīgi maz. Ārkārtīgi maz. Bites kaut kur pazuduši. Un mēs redzam, ka līdz šai vietai ir bijis kamols. Un viss ir izēsts. Un vairāk nekā nav ko ēst. Tātad relatīvs bats ir, ja? Skatāmies tālāk. Kas mums vēl šeit? Arī redzam tik maza sauiņa bišu. Droši māte te nav bijusi. Apstīsimies. Notīram nost. Atkal uz medus. It kā mums ir pietiekošā daudzumā. Mums ir bojā gājusi saime. Protams, tādā brīdī caurēja, stress, nozematoze un tā tālāk. Jo vājāk saime, jo lielāks iespējas, ka viņai būs nozematoze, ja? Tā caurējas slimība. Nu, skatām tālāk. Nākošais tieši tāds pats. Jā, faktiski šeit nav bijis bišu. Kāpēc? Vai nu rudenī saime ir aizlaidusies, vai nu tā es esmu ieziemojis. Redzam, un atkal tālāk jau tikai dažas bites. Kamola faktiski nav. Nu tā kaut kā. Jā, tā. Mums ir sauiņa bišu. Šeit vajadzētu būt mātei ar punktu. Skaties, Rob, varbūt, ka tu redzi. Visticamāk, ka māte šeit nav. Māte šeit nav. Kāpēc nav? Vai tāpēc, ka saime ir aizbraukusi rudenī prom, vai tāpēc, ka viņa, tā māte šeit nav bijusi uz ieziemošanas brīdi, kas ar tā varētu būt, jo tie pēri visai dīvaini, jā, tādi kupraini, lieli. Nu tā, iemesls skaidrs. Bezmātes saime. Tā, vēl tuvāk var apskatīt. Esmu pie acīm. Grūti tagad redzēt. Trans ir, jā, kas arī nozīmē, ka mātes nav. Atkal vēl viens trans. Šeit ir bijusi laikam tranene. Māte normāli te nav bijusi. Nu skaidrs iemeslu atradām. Tātad, bez mātes saime. Mēs viņu rudenī varējām pievienot kādai citai saimei un nu jā, bet priekš kam? Principā nevajadzēja rudenī šo saimi barot. Aptīram. Liekam atpakaļ. Kārtojam visu smuku atpakaļ. Un bites mums atbrauks un izņems šo medu, kas mums palicis. Kā sāks lidot tā? Viss būs kārtībā. Tā. Labi. Saime tīra. Strops tīrs varēsim veidot jaunu atdalinīti šeit. Bišķi tūlīt tās aptīrīsim. Ne, to, šito liekam iekšā. Tātad pirmā saimes bojājē, diagnoze. Redzam šeit, trani, jā, tranene.
Bez matsaimē. Pat apķiezīsies tā riktīgi nav. Jā, šeit daudz medus. Tas mums viss aizies. Bišķi aptīrīsim tas caurētājs. Tas nav nekas traks. Viss tiks galā. Nekāda infekcija neaizies. Kokiem var nost, jā, šeit šūnās arī bites, nu, viss tā kā vajag. Viss kopā, bet māti mēs neredzējām.